Šajā gadījumā mums ir automobils BMW 5. sērija, prestīžs automobils, bet, protams, noskrēns dara savu un ir parādījies defekts automātiskā kārbā. Ir lūgta palīdzība kādam no lētajiem servisiem. Tas pa 150 latiem ir pieskāries šai mašīnai, bet tas defekts vēl joprojām paliek. Līdz ar to mēs šodien uzzināsim ļoti interesantas atbildes uz mums interesējušiem jautājumiem, kas tad īsti kaiš šai mašīnai ar automātisko kārbu. Mums ir kungs ar dzirdes aparātu, teiksim tā, bet tātad ar šo te aparātu, kas jums rokā, mēs tad mēģināsim noteikt, kas te kaiš šai mašīnai. Respektīvi, kā tas viss notiksies? Mēs tikai likt mašīnu uz augšā, stātāt motoru, pārnesumkābi griezt, un pēc tam mēs klausot iekšā, vai mēs dzirdi defekts vai nē. Es domāju, ka mēs pēc tam. Tas, ko mēs uzzināsim, ir nevis precīzi detaļas saraksts, bet gan kurā pusē tas meklējums, vai elektronika vai mehānika. Es pareizi saprotu? Jā, tas būs tas pats. Tad metamies virsū šai mašīnai un mēģināsim uzzināt, kas te kaiš. Uz priekšā. Jā? Tas būs oficiāls dīle, jūs brauc atpakaļ un jautāt garantiju. Jā, Klausies, Sandē. Kaimiņš stāvīt, jā, jūs brauc atpakaļ pie kaimiņš, jā, un kaimiņš šeit, tas ir jauns defekts, jā, un jūs maksāt dubultā. Vai jums jau kaut kas zināms? Mums ir vajadzīgs tas ātrumkābi griezt, savādāk mēs neklausot. Ja? Tagad mēs likt klāt pirmais. Es saprotu, ka uz šo mirkli izpeldēt tā doma, ka tas varētu būt mehānisks defekts, nevis elektronisks, jā? Tas ir mehānisks defekts. Tas ir viens guldnes, kas ir daudz lufti iekšā, jā, un tu mēs klausam. Ir vienīga vēzi ņemt ātrumkāba ārā, jā, un tā ir kapitāla remonts. Nav vērts pārbaudīt, jā, un pārbaudīt elektroniski, tas ir mehānisks defekts. Cilvēks ar netīrējām rokām tagad arī pateiks. Kaut kāds ir, jā. Tikpat labi kā Doglas gabali tur var skraidīt pa konvertoru. Bet, principā, jā, mēs virzamies uz to pusi, ka tas faktiski būtu jātaisa kapitālais remonts šeit automātiskai kārbai, vai ne? Vēl nezinu. Es esmu piesardzīgs cilvēks un kādreiz es mēģinu ļoti lēti vēl glābties. Tas nozīmē, ka es rekomendētu dotajai kārbai pārbaudīt viņas ventilāciju, jā, un nomainīt vēlreiz eļļu. Ja tad neizdosies, tādā gadījumā ir jāņem kārba nost, jā, un jāpārbauda visu sajūgu paketi. Šeit faktiski ir tas, ka principā mēs te redzam diagrammu, jā, pēc kuras var arī apmēram noteikt, kas kurā vietā. Jā, tu mēs redzējām no tas diagrammu, jā, tas būs tas laika 20 sekundes, jā, un tas cilvēku vienmēr maināt, jā, un ko ir tas kanād ļoti liels, jā, tas ir tas punkts, ko maināt, tas nozīmē, tu ir mehānisks defekts iekšā, jā, un viss. Princips ir tas, ka laikam ir vienkārši jāņem nost kārbu un jātaisa vaļā. Tas ir tas, patiesībā braukt tālāk, tas ir riskaini, mēs varam visu pazaudēt. Te var kaut kādu vienu mezglu, vienu disku, piemēram, nomainīt to vienu gultni, vai ne, bet tā var beigās palikt vispār bez tās kārbas. Tagad ņemt nost un remontēt tas detālā, jā, kas tu iekšā, tas būs lētāk, kā brauc vairāk, jā, un vairāk sabojāt to iekšā. Jā. Vai jums ir zināms tas, ka, teiksim, tagad mēs noteicām, tā ir mehāniska lieta. Ja mēs, teiksim, aizbraukt pie automātisko kārbu meistariem, Rīgā tādi vairāki, vai šie cilvēki var arī noteikt kaut kādām elektronikas palīdzībām šādu defektu? Respektīvi, vai šī sistēma pat labā nav tā kā, teiksim, labāka par to diagnostiku parasto? Es domāju, ka tas nav labāk, bet tas ir otrādāk. Jā, tas ir alternatīva. Alternatīvs, jā, un jūsu konvencionāls tehnika nezin vairāk, jā, pārbaudiet ar šito, jā, un jūs zinu. Un cilvēks, kas profesionāli strādāt, apmēram ar bembi, jā, ātrumkāba, jā, tas pēc tam zinu apmēram, kas tu ir iekšā, jā, un tu ir tas, kāpēc šito instrumenti ir ļoti fiksi, jā, jums nav vajadzīgs
nemt das oriģināls kompi un pārbaudat, vai tas ir elektroniskā vai mehāniski. Mēs klausot iekšā, ir mehānika, jā, tad mēs zinām, kurš vietā mēs meklē, jā. Ja nav mehāniks, tad ņem tas konvencionāls un pārbaudat, kas ir elektroniska veida. Jā, principā šajā gadījumā mēs 5 minūtēs uzrunājām, kad ir mehānisks problēmas ar automātisko kārbu šai BMW mašīnai. Un, ja mēs būtu sākušies elektroniski, es pieļauju, tas varētu būt bišķiņ ilgāks laiks. Ne? Jā, bet elektroniskā mēs tikai redzējām, vai to kontakts nepareizi un sprākst. Ja? Kas tur ir no programmātora iekšā, tas mēs nepārbaudīt. Ja? Bet mēs zinām, vai mēs meklējam elektroniskā pusi vai mehāniskā pusi. Un tas būs ļoti nopietni, kurš vietā mēs meklējam. Ja? Cilvēks, kas remontē, pēc tam zina, tas būs mehāniks defekts. Ja? Ok, uz priekšā mehāniks. Ja? Tas nav mehāniks, ok, es zinu, tas būs elektroniskā vieta. Nu, katrā gadījumā ir pilnīgi skaidra diagnoze un ir skaidrs, kas tālāk jādara, ir jāremontē. Dāmas un kungi, šovs turpinās. Mums tagad ir viens apeģis automobils no Mercedes, tā saucamā M-klases, vai ne? Ir arī saimnieks un ir arī vesels bars ar speciālistiem. Mēs tagad vienkārši mēģināsim, nav nekāda īpaša defekta, cik es saprotu, mēs mēģināsim noteikt vispār to kopējo vērtību pat labāk tai mašīnai. Vai viņš vēl ir braucējs vai nav braucējs. Uģi, tev ir sūdzības par šo mašīnu? Man vairāk sūdzību nav. Es apmēram tā kā zinu, kas viņai kaiš. Ja? Tad es varbūt no tā parastā braucēju atšķiros to, ka man arī grab, bet es zinu, kas man grab. Ja? Un tagad es gribu redzēt, vai tiešām tās manas domas apstiprinās. Viens guldenis šeit obligāti maina, tas ir slikti, jā, bet tas ir viens. Un tagad mēs rakstīt iekšā no kompi un pārbaudīt. Tagad mēs redzējām viens punkts ir RMS, tas ir tas skanā līmenis, ir 440. Oģi, tu dzirdēji, tev gultnis jāmaina viens ir. Jā, rekus priegotāji gultnis, jā, to es zinu. Jā, ir, tas ir maināms. Un kas tam motoram vajag? Mēs pārbaudīt 3 punktus un rakstīt iekšā. Tas būs, sekundes, atvērs vēl vienreiz. Tas, ko šajā reizē mēs uzzinājām, to, ka šis te jaunais, teiksim, diagnostikas veids ar ausi noteikti defekts. Ja, protams, jābūt profesionālam cilvēkiem, kas māk strādāt ar to, bet galvenais tas, ka mēs diezgan ātrā veidā varam uzzināt to, kas tad īsti notiek ar attiecīgiem mezgliem mūsu mašīnā, un tas ir pats svarīgākais.